Šoziem piedzīvots neparasti liels turistu pieplūdums Rīgā un Jūrmalā. Decembra beigās un janvāra sākumā teju visas lielās viesnīcas jau ir pilnībā rezervētas. Kopumā mūsu valsti apmeklēs par 40% turistu vairāk nekā iepriekšējos gados. Panākumu formulu skaidrot devās Natālija Valdniece. Izrādās, ka turisti Latvijā arī ziemā meklē to pašu, ko ir meklējuši vasarā – labu atpūtu un izklaidi. Tieši to arī mūsu viesnīcas, kafejnīcas un izklaides vietas ir spējušas piedāvāt. Tātad labs servis par saprātīgu cenu tas ir viens, bet otrs uz Latviju ir ļoti vienkārši nokļūt. Tas noteikti saistīts ar to, ka mēs esam ļoti viegli sasniedzami. Mēs esam tuvu, mēs esam viegli sasniedzami. Mums ir vairāki reisi, tātad avio reisi dienā, mums ir dzelzceļa reisi, mums ir arī čarterreisi šajā gadā. Līdz ar to tas arī ir viens no momentiem, kas piesaista. Kopumā viesnīcas noslogojums šogad ir par 30% lielāks nekā pērn. Pēdējo 3 gadu laikā turisma nozarei šis ir veiksmīgākais gads. Rīgas pašvaldība 2 gadu laikā reklāmas kampaņās ieguldīja 3,5 miljonus latu. Tagad ieguldījums atmaksājas pilnībā, un Rīga turisma piesaistes jomā krietni apsteigusi savus tuvākos konkurentus – Tallinu un Viļņu. Pirms 2 gadiem, kad līdz ar Rīgas turisma attīstības biroja veidošanu tika radīts Rīgas pilsētas zīmols Live Rīga, kas ārvalstīs sāka popularizēt Rīgu kā Ziemeļvalstu metropoli, šaubas par šāda zīmola nepieciešamību bijušas lielas. Bija nepieciešams ieguldīt daudz naudas, taču vajadzēja rīkoties, jo Rīga zaudēja turistus, stāsta Rīgas turisma attīstības birojā. Bija ļoti zems viesnīcu noslogojums, ļoti daudz restorāna aiztaisījās ciet, cilvēki zaudēja darbu. Ja? Un šī nozara vienkārši bija panīkusi. Reklāmas un mārketinga kampaņa 2 gadu laikā ir nesusi savus augļus. Izsniegto vīzu skaits šogad pieaudzis par 30%. Valsts nodevā vien par vīzu izsniegšanu iekasēta 2,5 miljoni latu. Rīgas un Latvijas reklamēšanas pasākumos ieguldītie līdzekļi noteikti jau esot atgriezušies atpakaļ. Mēs sagaidījām 1,200,000 turistu. Un ja katrs atstāja, pieņemsim vismazākais, tas ir katrs atstāja vismaz 200-300 latu, tad tas iegums varētu tāds būt. Nodokļu veidā atkal no tā kopēja apgrozījuma, tad arī tas viss saskaitāms. Tā ka tas ir miljonos rēķināms. Šogad Latvija īpaši daudz turistu sagaidījusi no Vācijas, Krievijas, Skandināvijas valstīm un Itālijas. Lai iekarotu citus reģionus, nākamgad mūsu valsti popularizēs arī Grūzija, Ukraina, Polija un Izraēlā. Natālija Valdniece, Elmārs Roķis, LNT.